Sveicieni no Latviešu fonda pilnsapulces Klivlandē. Esmu Katrīna Pipaste un darbojos jau 5. gadu Latviešu fonda padomē kā kasiere. 25. gada sākumā mēs nospraudām $52,685 atbalstot projektus, un ar prieku var paziņot, ka mūsu fonda kapitāls ir pieaudzis 13,6% kopš gada sākuma. Kopš 23. gada 1. jūlija mūsu kapitāla fondu pārskata PNC Institutional Asset Management. Portfelī 82,7% ir ASV un starptautiski vērtspapīri, 15,3% ir fiksēti ienākumi un 2% ir skaidrā naudā. Šī fonda mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums. Šī tabula sīkāk norāda kapitālu pieaugumu 6,25% pēdējos 3 mēnešus, 13,6% kopš gada sākuma vai year to date, 13,7% pēdējos 12 mēnešus vai rolling 1 year un 15,3% kopš PNC pārskata mūsu investīcijas programmu. Oranžā krāsa norāda fonda rezultātus un zilā krāsa norāda, kā mūsu ieguldījumi izskatās pret policy benchmark. Pirms 5 gadiem mūsu fonda kapitāls bija 1,25 miljoni. Šodien tas ir pieaudzis līdz 1,7 miljoni, un mūsu mērķis nākamajiem 5 gadiem ir sasniegt 2,5 miljoni. Jāņa Bieriņa piemiņas fonds pastāv, lai veicinātu latviešu kultūras pastāvēšanu un veidošanos ārpus Latvijas. Fonda mērķis ir nodrošināt pašreizējos ienākumus un iespējama, bet maznozīmīga vērtība tiek piešķirta ilgtermiņa kapitāla pieaugumam. Bieriņa fonds piešķir ikgadēju balvu $1000 vērtībā. Bieriņu fondā 80% ir fiksēti ienākumi, 6% ir vērtspapīri, 14% ir skaidrā naudā. Bieriņa fonds kopš gada sākuma ir pieaudzis 7,2%, bet pēdējos 12 mēnešos 6,7%. Fonda kopsumma vērtība 30. septembrī bija 1,73 miljoni. Šogad konsultācijā ar PNC atvērām izmaksas vai disbursement kontu, lai reiz ceturksnī pārskaitam 25% no mūsu paredzētā projektu atbalsta. Tas ļauj mums fiksēt tirgus augstākos un zemākos punktus, neatkarīgi no tā, kad tiek izmaksāti pabeigtie projekti. Mums joprojām jāpabeidz maksājumi 11 projektiem no iepriekšējiem gadiem, kuru kopējā summa ir aptuveni $30,000. Vairāk kā puse no šīs summas ir lielie projekti, kuriem ir 3 gadu termiņš nobeigts. No 25. gada projektiem 35% no mazo projektu atbalsts ir jau nokārtots. Mazie projekti tiek veikti 1 gadu laikā. Vispārējie ziedojumi un Latviešu fonda preču pārdošana ir sasniegusi gandrīz $20,000. Turpinam pasākumos pārdot skaistas Latviešu fonda preces, ieskaitot kreklus, aproces, somas un ūdens pudeles. Neatkarīgi no tā, vai esiet Austras koka, agrāk tūkstošnieks, vai augstākas pakāpes dalībnieks, aicinām ik katram ziedot katru gadu.
Latviešu fonds ir no nodokļiem atbrīvota Mičiganas štata inkorporēta bezpeļņas non-profit 501c3 organizācija. Dalības maksas ir ziedojumi, kurus var atrēķināt iesniedzot nodokļu deklarāciju. Fondu var atbalstīt, sniedzot vienreizēju vai ikmēneša ziedojumu, dubultojot savu ziedojumu, ja jūsu darba vieta piedalās Matching Gift programmā. Nododot Latviešu fondam jūsu piederošās akcijas un atstājot testamentāru novēlējumu Latviešu fondam. Izdevumi nosedz ne tikai projektiem saistītus izdevumus, bet ceļošanas un sēdes izdevumus padomē, kā arī vispārējos administratīvos izdevumus. Budžetā ir paredzēti $31,000 izdevumiem, un šobrīd esam izdevuši tikai 43% no paredzētā budžeta. Mēs ceram, ka izdosies iekļauties plānā un nepārsniegt budžeta izdevumus, jo esam ļoti apzinīgi attiecībā uz saviem tēriņiem. Budžetā ir paredzēti $35,000 vispārējo ziedojumu un biedru maksās. Esam šobrīd sasnieguši 56%. Gada beigām tuvojoties, aicinām labvēlīgiem pārbaudīt spēju atbalstīt Latviešu fondu. Pārunājiet ar savu finanšu konsultantu, lai noteiktu, vai akciju ziedošana ir piemērota, lai izvairītos no kapitāla pieauguma nodokļiem un saņemtu arī labdarības atskaitījumu, respektīvi charitable deduction. Labvēļi, kur ir 70,5 gadus veci vai vecāki, var veikt kvalificētu ziedojumu, respektīvi IRA charitable rollover, līdz pat $108,000, kā arī apmierināt katru gadu pieprasīto minimālo sadalījumu, respektīvi RMD, Required Minimum Distribution. Paldies par jūsu uzmanību un par jūsu atbalstu!